Klau, es sev atkal esmu ataudzējis ūsas, bet man liekas laiks viņām pazust. Jo no attāluma izstās ok, bet, kad tu pienāc tuvāk, var redzēt, ka katra auga savu pusi un izstās tā kā loki dārzā. Es nevaru. Bet esat sveicināti Kreiču podkāstā. Šie ir 78. epizode. Tak dzer viņas nost, Jēzus Marija, pretīgi paskatītas virsmu. 78. epizode. Mani sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tev zini. Es tev nedotu padomus. Es tev ļauju dzīvot tā, kā tu gribi, dari, ko tu gribi, dzer, proķi, visu, dari, vienalga, sajies, vai ne? Nu viens bijis, kas otrai, kaims sviežs, ar jums kopā Jānis Kreičmans. Kas jauns mazā? Ej, ko dari? Man ir atbalkusi enerģija šovakar. Klau, es pagājušo nedēļu iedzeru. Šis tā kā kaut kā tā alkoholiķa anīmija, ka man ir tāds, es vakar atkal dzēru. Nē, man vajadzēja iet iepazīties ar jauniem cilvēkiem, ko man nekad nepatīk darīt, un vajadzēja lietot alkoholu. Pēc 2 nedēļām es kroču pie 3. aliņa jūtu, kad kādam griež, un pie tam tā labi griež. Un te es nolēmu bišķi piebremzēt, bet es nedzēru ūdeni, zini? Lai neviens nedomā, ka es esmu big pussy. Un tad vienā brīdī es aizgāju uz toaletu pačurojot, es pastos spoguli, un man viena acis ir atteikusies. Kroč, man viena acis ir tā kā normāls, viņi skatās apkārt un mirdz. Otrai acis vienkārši plākstīši ir nolaidies. Zini, tie tur aizskari, tie, kas ir ofisos, tie rulējumie. Kroč, viens bija gandrīz aizvēries ciet. Apakšējais, viņam nav spēka laikam piecelties plākstiņam, un augšējam nav vairs spēka, tāpēc viņš vienkārši ir nokrits. Man tāds, fuck. Man īstās, ka es esmu ticis pāri kaut kādai invaliditātei. Man nav kaut, tā kā es nezinu kas, un man bail dzert 4. oliņu, zinu, kas notiks ar to aci, vai viņi aizvērsies pavisam, vai sāk šķielēt, un man ir jāsēž svešiem cilvēkiem, jābūt foršam, es negribu visu sarunu tā kā pirāti. Hei, ko tu dari? Briesmīgi. Vajadzēja iepriekšējā dienā jāzert, lai acis saprot. Zini, atiet formā, muskuļu atmiņu. Un acis nebija gatava tam. Labi. Klau, šis man ir jādara. Klau, klausies podcastu vai skaties YouTube, kur ir vienkārši statiska bildes, spied like un subscribe. Un milzīgs paldies, protams, visiem, kas ir Patreonā. Jūs esat mani draugi forever. Nē, tiešām nopietns paldies no sirds un no rajona, ka jūs atbalstat, ka jūs esat manā anonīmajā kultā un atbalstat Jānku šajā sūrijā laikā. Jā, ir daudz cilvēku pievienojušies par šo laiku, un man liels prieks to redzēt, un pievienojies to arī. Es esmu bijis sliktākais pārdevējs ever, kroč. Ir epizodes, vienā mēs ar Edži Kožam, tā, man liekas, ir laba epizode. Pure alkoholisms, vienkārši for the boys, gan jau meitnēm arī. Vienkārši, es gribat redzēt dzīvnieku savu vaļā, tad tas ir tās. Un tā kā, hei, nāc un pievienojas to arī. Un šodien ir jauna epizode Patreonā, kur es vienkārši viens pats runāju apanes. Tā kā tā. Kas vēl? Es varu pieminēt Grābeklis 2025. Iegooglē, mēs braucam pa pilsētām. Mēs braucam pa pilsētām, mēs uzstājamies latviešu valodā, stātam joks. Jā, tas būs fun pasākums, bet zini, kas labākais? Mēs pielauzām menedžeru, un mums būs ar kuru komiķi brauc. Jēziņ. Tu zini, es nezinu, kā ir meitenēm, bet Klau, čaļi vienā busā, tas ir vecpuišu ballīts, ir īpaši. Man liekas, arī visām komandām, kas sporto, es esmu tik slikts, vai ne, ar sportu, bet kad jūs braucat kaut kur, nezinu, basketbola komanda, jūs esat no Rīgas un jums jābrauc, piemēram, uz Rujienu spēlēt, jūs aizbraucat ar busu. Kas notiek atpakaļceļā? Vai tur notiek šnabīts iet par īņķi, vai katram ir savs, vai jūs esat sportisti, tāpēc jūs nedzerat, bet es zinu, kas notiks, kad ir komiķi, kur neviens nav formā. Labākais ir, ka kāds no mums nav rēsns. Tas ir tuvākais atlētismam, cik mums ir. Un dažiem ir tas rēsno spēks, zini. Tā kā tā, es domāju, būs nenormāli. Bet jā, Grābeklis būs fun, cilvēki gatavojās, būs rītīgi rēcīgi. Un kā es teicu, zini, kas ir tam Grābeklim labi, kad uzstājās, kad 10 komiķi, un Klau, tev nepatīk mani joki, tev patiks kāda cita joki. Ja tev patīk joki, tev patiks, būs kaut kas vismaz tev. Būs arī balsošana, tā kā tā, tas fun. Labi. Kroč, es parāvu strēns nesen. Nevajadzēja, zini. Man liekas, man sieviete dzirdējas durvīm, kā es psihoju, kas nav laba zīme. Jo es pieļauju kļūdu.
es atkal mašīnā atstāju veipu. Kā es psihoju? Klau, es vairs negribu dzīvot 6. stāvā. Es, man liekas, sākšu meklēt dzīvokli maksimums 2. Jo sīkais ar man ir jānes augšā uz 6. stāvu un citreiz lejā arī. Vasarā viņš pats var uziet. Izņemot, ja gara diena, es viņu uznes. Bet ar visu zaļa bālu. Tas 6. stāvs, jo saprot, un tad cito viņš jau pats ar viņa mazajām kājiņām. 6. stāvs ir atletisms. Zini, džimā ir tie super augstie pakāpieni, kur cilvēki tā ir savs vingrinājumus. Tā ir viņam kāpt uz 6. stāvu. Viņam tas pakāpiens ir ceļa augstumā. Pamēģini kāpt pa tādām trepēm. Un tāpēc tā. Un es nevaru. Un tad es uzkāpu. Man vēl mašīna, es viņu nelieku pie mājas. Jo smirdīgā Rīgas satiksme man ir jāmaksā. Tāpēc es savu mašīnu lieku tajā 500 metrus no mājas. Un es aizmirsu veipu. Es pie durvīm. Bļatak! Zaļa balva! Es rītīgi kroči psihoju. Es nezinu, kas man bija no 0 uz 10. Es ārdos. Jāiet vēlreiz pakaļ. Jāsvīst. Es vienīgais psihoju par tādām lietām. Ja būtu lifts, nekāda problēma. Es varu izstaigāties. Bet vienkārši par tām trepēm kāpt. Un es nevaru, es tāpēc neizvākšos nekad no tejienes, jo es zinu, ka visas manas mēbeles būs jānes kaut kur. Visas tās sīkajā. Bet viņas ir vieglas. Bet viņas ir dafigā. Jo tas viss, ko es varu atļauties. Sienīs to 6. stāvu. Es arī esmu tagad saprats, es esmu kaut kāds nikotīna švāme, man ir jāliekās mierā. Varat kāds man atsūtīt kaut kādu motivējošu video, kur tu ierunā tekstu, kur es droši vien nenostīšos. Es nevaru, jo man ir tā, kamēr sīkais pa māju, es neveipoju, man ir tikai tie nikotīna spilventiņi. Kad es esmu ārā no mājas, tad es kurīju cīgas un visā pārējā laikā ir veips. Kruči ir nenormāli. Es vedu sīkos dārzeņus, ielieku to nikotīnu maisiņu, braucu atpakaļ, veipoju, izkāpju ārā no mašīnas, es uzkurīju parasto cīgu. Man tāds, es neizvilkšu daudz epizodus. Man liekas, man viena plauša padosies, man viena acs nešancēs, viena plauša nešancēs. Dievs dod. Es nezinu, kas notiks. Man kaut kas uzrakstīja, ka Dievs dod nav pareizi. Ir jāsaka, Dievs nedod vai nedod Dievs? Ne, Dievs dod skan labāk. Labi. Vai te uzīs? Kas bija fun lieta, ko es gribēju izstāstīt? Kroči, mums pagājušais mums ir tik labi vizuāļi. Es ļoti rētu, ka lielu kaut kādas lietas, kuras es daru, un šito es nedarīju. Man ne to darīja dizainers. Un Rolīts. Viņš, kroči, mums uztaisīja jaunu Kalsņāns mēs pa publiku, un viņš ir epic. Beidzot, man kaut kas, es skatos, un man tāds šīs ir kvalitīvs šīts, viņš izstās fāni, viņš stilīgs. Es beidzot esmu par kaut ko priecīgs. Un mums bija ļoti interesants pagājušais pasākums. Mēs sākām prasīt cilvēkiem, mēs vienmēr prasījām problēmas, kuras risināt, un tagad mēs sākām prasīt cilvēkiem, vai ir kaut kāda guilty pleasures. Tie, kas nezina, es esmu pārstījies cilvēku virs 40 ar šito podcastu klausās. Tad guilty pleasure nozīmē kaut kāda lieta, ko tu dari, bet tu pats kautrējies no viņas. Un tur, piemēram, kaut kāda meitene teica, ka klausās šlāgeru kanālu. Kaut kādu šlāgeru raidījumu, kas ir tā kā supernow, bet iet katru nedēļu. Un es viņai teicu, es jūtu tavam čalim līdzi, viņš arī skatās. Tā liekas, tā ir kaut kāda attiecība, kaut kāda tas kodols, ka tev vajag atrast otru, kurš arī neritīgs, kā jauni cilvēki skatās šlāgeru kanālu. Bet 2 cilvēki bija ierakstījuši, ka viņiem guilty pleasures klausīties manu podcastu. Man tāds, fuck. Un šito es esmu saprast, man liekas, cilvēki klausās. Jo es redzu, ka cilvēki klausās, bet neviens par to nerunā. Es kļūstu tā kā porģiks podcastu industrijā, tā kā visi to dara, bet neviens par to nerunā, zini. Ja. Un viens čalis ļoti ieberzās ar savu atbildi. Mēs viņam prasījām, vai viņam ir draudzene, viņš teica, nē. Un tad es teicu, ko dari brīvajā laikā? Pēc darba viņš tāds, man ir Lego. Un es tāds, jā, bet, tā kā, zin kā, Lego jau nav tāda ikdienas aktivitāte, zin. Lego ir kaut, ka tu ik pa laikam nopērsti, uzbūvē, es runāju plus 18 vecumā, vai ne? Un tu viņu kaut kur smuki noliec un skaties uz viņu. Tas arī viss. Un varbūt, ja tur ir tas te kaut kāda
citādāk var uzbūvēt, tu izdari to, bet viņš kaut kā, ko tu vēl? Viņš tā, kā es nezinu, beidzās darbs, es spēlējos ar Lego, man tāds, atkārtojiet lūdzu vēlreiz. Viņš teica, nevis es kolekcionēju, bet viņš atbildēja atkārtot, es spēlējos ar Lego. Man liekas, tu kā vīrietis, kā single vīrietis, tu nedrīkst lietot vārdus spēlējos ar Lego, ja galā nav, piemēram, ar bērnu vai ar, māsas bērnu, vai tu nevari teikt, es spēlējos ar Lego. Jo viņam bija kaut kāds office, tu nevari atnākt mājās. Kur man tagad ir jālido? Kur ir mans zvaigžņu karu kuģis? Kur viņš ir? Un man tāds, tev ir 18. Tu nevari. Man jau ir kauns taisīt skaņas, kad es spēlējos ar sīkumu, kāds cits ir netālu. Man jau ir kauns. Un tu nevari viens pats mājās. Ak, Dievs. Es esmu vienīgais. Meitenes. Ko jūs sakat, dāmas? Bet jā, šitā kopumā būs ļoti, ļoti sievišķīga epizode. Jo te vienā brīdī man bija sarakstīts. Es gribēju arī, es zinu, nevis gribēju, bet arī runāšu par saviem sapnīšiem, kurus redzu pēdējā laikā. Jā. Tiešām? Jā. Un zini, kas vēl ir labi? Zini, kas vēl ir atpakaļ Latvijā? Atpakaļ. Ir Bolt skūteri. Es tik sen nebiju braucis ar viņu, un vakardien es beidzās open mics, un es izdomāju braukt. Klau, mana kājām ir aiziet 10 minūtes no Komedija Latvija bāra līdz mājām. Es izdomāju braukt skūteri. Es esmu tāda mīskas. Un es braucu savā tajā naģenē, un man bija mētelis, un es braucu ar to skūteri, un es nebiju aiztaisījis to mēteli, un viņš vienkārši plīvo gaisa. Es iztos pēc tā kā geja Sherlock Holmes, kurš brauc risināt pazudušā dildo mistēriju. Es nezinu, kas bija, bet vienkārši kaut kas tika apkaut. Es biju tā kā sliktākais supervaronis pasaulē, un es neizskatījos cilvēkiem acīs, kad es braucu. Un vēl man bija bišķi vēsi, un es biju tā kā bišķi čokurģā, bet tāds, kaut kas ir, tu nevari braukt ar mēteli, ar skūteri. Man liekas, tu nedrīkst. Varbūt viņi var aizpogāt, bet tad arī tās nepareizi. Es nezinu, kas bija, bet es šitik nepareizi sen nebiju jūties. Tad es atceros vēl kaut kad bija līdzīga situācija, kad es tāpat braucu, un tad viens komiķis man filmēja, un viņš samontēja man kopā tā kā Dark Knight ar to mūziku un bijis, tā kā es aizmirstu, kas bija. Es nezinu tos tekstus, bet, jā, bija labs. Jā, tā kā nebrauciet vienmēr Bolt skūteriem. Kas man vēl pierakstīts? Man ir šodien daudz maz tematiņa, ja? Kad es stāstīju par pārtībus, vajadzēja izstāstīt... Tagad es pats gatavojos tūrei, kur man būs kaut kad. Bet tagad tiek darīts 2 manas mīļākās lietas. Es gatavoju playlisti. Es gatavoju playlisti Spotifyā, kur man ir intro un outro dziesmas. Un tās, kuras cilvēki klausās, kad viņi atnāk uz pasākumu. To pusstundu, 40 minūtes, zinu, kamēr noliec jāku dzērienu. Viss tās, tikmēr skan muzons. Un man ļoti patīk salikt savēju. Un es kroču šitīgi nevis rakstu joks, bet man tāds Biggie likt te vai tur, vai ne, kroču. Un vēl es nevaru izdomāt nosaukumu. Ko man likt otrās ūsas? Es nevaru izdomāt. Bet es izdomāšu gan jau. Bet zinu, ko es negribu, it kā visi iesaka, vajag nosaukumu tūrē likt, zinu, tā kā tas Čerkovskis dara. Zinu, tas komiķis, kas neiet uz open miciem. Man tā nepatīk tādi cilvēki. Nekas personiski, bet man nepatīk. Un viņš ļoti labi ir atradis savā auditorijas, dodot nosaukums, piemēram, kā audzināt bērnus. Un tas ir ļoti labs nosaukums, tā kā no selling point, bet man ir pofīgi par to. Es gribētu ielikt kaut kādu, es mēģinu nedzert. Vai kaut kā tādu, bet tādu nevar likt. Īstenībā es mēģinu nedzert, ir ok. Bet, zin kā, tas neuzrunā omīts. Vai arī par atomu skaidrā. Tu nevar likt un tā kā omīts. Tā jau nevar, tā mans opsait kā. Zin, tu nevar likt tādu nosaukumu. Es arī nevaru likt kaut kādus... pāru ķildes ikdienā, vai kaut kā tāda, zinu, kas uzrunā. Man tāds, nē, viss domās, ka Rainis šovs. Labi, runājot par šoviem, ja kas. Es beidzot noskatījos es ļoti ilgi nevarēju atrast nevienu labu seriālu, ko skatīties. Un tas ir viens no maniem zelta līkumiem, vismaz vēl kādu neilgu laiku,
Bet es vairs neskatīšu šos seriālus, kuriem ir 8 sezonas, katrā 24 sērijas un katrai ietur stundu 15. Es vairs nevaru upurēt šitā savu laiku. Pirmkārt, es palieku atkarīgs, jūs jau zinat par nikotīnu. Un man tas pats ir ar seriāliem. Varētu vienu sēriju, un es attopos citā kalendāra lapā. Vienkārši tā nevar. Katru brīdi es mēģinu. Un, jo es gribēju nostīties Supernatural vēlreiz. Es viņu nepabeidzu. Bet man tur, zin kā, čom čatā kaut kas tur bija, un viens ieteica American Prime Ball. American Prime Ball. Klau. Meitnēm, man liekas, arī patik, bet tas ir vairāk, man liekas, čaļiem seriāls. Bet arī meitnēm patik. Bet, Klau, gatavojies vārdarbībai. Hardcore, asinīs, headshoti, spīdzināt. Tur ir traki, un tur ir īsumā veidotāji ir tie paši, kas taisīja to Ravenant, Reivent. Tur, kur DiCaprio dzīvoja tajā briedī iekšā. Zinat? Tur, kur viss seriāls bija par lielam pārgājiens. Fui, visa filma bija pārgājiens. Kur DiCaprio tur lācis sitās, tad viņš zirgā paslēpās, tad viņš ar Tom Hardy upē sitās. Atcerieties? Un kādreiz viņš bija, man liekas, kaut kāds Oskars dabūja, vai nedabūja, es neatceros. Un Straum dabūja Oskaru. Hei, tas ir labs. Man patīk tas čels. Tas Gīns, kā viņam, Zilumbergs, es nezinu viņam uzvārdu. Viņš ir cool čels. Viņš izstās katru reizi tikpat laimīgs, ka viņš dabūja tos Oskars. Atcerieties, klasē bija tas nūģīgais čalis, kuru apbalvo klasē par to, ka viņš uzvarēja olimpiādē. Un viņš vienmēr, tāds, paldies, ļoti jauki. Viņš ir tāds vienkārši lādzīgs, klušs čalis, liekas. Vai viņš uzjautrina? Nu, tā kā, bet pozitīvē ziņā. Un, jā, bet tas seriāls, viņš ir par kaubojiem, to laiku, ka bija Amerikā tie kauboji un indiāņi, un tad tur nāca iekšā, sanāk, veidojās valdība, un bija kristieši, tie mormoņi. Tas sanāk, jā, ir kristieši, jā, un kā viņi visi tur cīnās, un tad tur sieviete bērnu mēģina aizbēgt uz citu štatu, bet, viss, kas tur notiek, ir ļoti, stāsts man arī ļoti patika. Bet viss tas brutality. Un viss, ko es skatos, kā es neizdzīvotu tajos laikos. Precīzi tas pats, ko es stāstīju arī par to, jo tie ir 1800 ar kapējām gadu, man liekas. Un gan jau tur sākumā bija tie paši, kas Red Dead Redemption gadi. Un tu vienkārši skaties, un es zinu, ka es skatījos to par Otro pasaules karu, un tur ir tas pats, ka cilvēki vienkārši zina, tu beidz no kaut kā, un tev jāpaliek mežā, un tu nevari dedzināt ugunskuru, tu ēd kaut kādu medību ēdienu, nav medicīna. Es nevaru šito nospoilot. Bet, vienam varonim bija nežēlīgas sāpes, un viņš vienkārši viņam, pirms tā es vienkārši to operāciju iedod vienkārši bišķi zaļumiņus. Vienkārši šķīpatiņu kaut kādu ar pīpermētru liepziedām. Viņš tā, tas tev palīdzēs pret to, ka tev kauls ir redzams, un mēs veiksim lietas. Drītīgi trāks, un es saprotu, kā es neizdzīvotu tajos laikos. Vienkārši neizdzīvot. Tajā laikā nebija normāla medicīna. Tur ir, vietējais dakters, un tu vari redzēt, ka tur tie instrumenti ne ar ko neatšķirās ar to, ar ko cilvēki vienkārši taisa metālu. Visi tie metāla apstrādes, tā laika ierīces, un daudz, kur pieķēdē cilvēki, jo droši vien, kā sāpēs nevar operēt. Ārprāts. Visi māk jāta zirgu, mani bail no zirgiem. Es nevarētu, es būtu viena tā kā Šreks. vienkārši ar ēzelīteju piedzīvojumos, jo man bail no zirgiem. Jā, bet to ļoti ieteikt, ļoti labs seriāls. Un vai man bija sajūta, ka pēkšņi es varētu izdzīvot ilgāk? Jā, un vienlaicīgi nē. Tā kā to es ieteiktu. Un vēl, ko es noskatījos, ir Demon City Netflixā. Japāņu filma, kur ir... Es vairs nevaru... Vai ķīniešu? Klau, es īsti nezinu. Un es neko sliktāk nebiju redzējis. Tur, aprakstā bija tas, ka čalis aiziet... Čalis ir top slēpkavs, zini? Viņš ir top slēpkavā, un tad viņam novāc ģimeni, un tad viņam iesit pa galvu, un tad viņš ir komā 12 gadus, un tad viņš atriep savu ģimeni, zini? Basic plots.
Un apakšā bija rakstīts, ka tur ir tā kā John Wick plus vēl kaut kāds Ķīnas bojeviks kopā. Un man tāds būs epika. Dievs dodas lielāku sūdu, nebija redzējis. Vienkārši neskaties. Vienkārši ņem un nafig neskaties. Nav vajadzīgs tev tas. Nav. Jo pirmkārt, slepkavu man patīk, kad viņi ir tādi, zin, viņi māk pielavīties un pārsvarā tas tā notiek. Zin? Tāpēc ir kaut kā tā kā tie gaļinieki un ir tie, kas klusām tur pielavās par ētam, gan ir apšauds, bet tā kā pielavās. Tas čals visu filmu ieta mačet. Tas man precīzi atgādināja. Atcerieties bērnībā, tagad vēl joprojām viņi ir tā spēle Hitman, kur visi ir paredzēts, kur tu tur lavies un pārģērbies un infiltrējies iekšā un tur visu kaut ko tādu dari. Jānka dabū 2 pistoles, bam, 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 parādās tas alert, kad visa kārta mēģina tev meklēt un es nevaru iziet nekad misijas. Es to spēli neizgāju neko daudz, tāpēc, kad man tikko nesanāk. Es aizēju tajā bazinga modā. Es vienkārši nopsihojos. Jā. Tā kā jā, lūdzu, to neskatieties. Un vēl tam, zini, kas man vēl nepatīk, viņš nejūt sāpes. Tā kā Džons Viks vismaz viņš kungstēja un ka viņam sita, viņam sāpēja un vēl kaut kas. Tam čalam vienā brīdī nocirta roku un viņš vienkārši turpināja darīt lietas tālāk. Es biju ļoti bēdīgs par to. Man ir pilnīgi stulba lieta, par ko runāt, bet es nezinu, kas ir, bet katrā vīrietī ir tāda lieta, ko tik stulbs sākums. Kroči, katram uznāk tāda lieta, tāpat kā Lego, es piekritīšu pa Lego, tev to nevajag, bet tu gribi. Un tagad ir pienācis laiks, kad es sev gribu mājdzīvnieku. Man nav mājdzīvnieks, man nav. Un es sev gribu, un kroči man ir tagad, un es sev negribu kaķi, jo vienkārši kaķi neko nedod. Es neesmu pret kaķiem, ja kāds tur, tu ienīst kaķis, nē, es nezinu. Man visu bērnību bijuši kaķi un tā tālāk. Viņi ir ļoti, es nezinu, es nemāku izstāvēt. Viņi tā kā aksesuārs liekas. Zini, tā kā meitenēm ir tie klēpji sunīši, tos, kurus var tajā tur apeņtirgotāju somā ielikt, zini, tā, ka ko liek. Man tas nav jēga, tāpat kaut kā es skatos kaķi, un tagad sauksim uz skatuves finālists. Jā, un suni arī nē, jo es dzīvoju 6. stāvā. Man ir sajūta, ja es pārvākšu uz 2. stāvu, es jau gribēšu suni, vai 1. Es pirmajā negribu dzīvot. Es jums teicu, kad es vienreiz dzīvoju, kurā stāvā es kādreiz dzīvoju 4. un ar vēl visiem čomiem. Čomi bija izgājuši ārā no šitas stāsts, karoči. Es dzīvoju vairākiem čomiem, jā, un viņi visi bija aizgājuši uz darbu, un tajā laikā es biju bārmenis, tāpēc man bija, zini, tā kā bārmeņiem vienkārši 2. 3. tev ir brīvi no zilgais, un pārējie darīja tās stulbās lietas, zini, gāju uz universitāti. Man ir tāds kauns. Jā, karoči, viss māja tukša, un es guļu divānā, un es saprotu, man nav ko darīt. Un tad tu ieej pieaugušo mājaslaps, un tad jūs pim. Tu jau zini, kas notiks tālāk, vai ne? Liksim banānam raudāt. Un tajā laikā tieši mājai veids kaut kādas remonts jumta, un čaļi braukāja ar to mini liftu, es nezinu, kā viņi sauc, to mini liftu un gar logiem, un viņi man uzrāva. Viņi burtiski uzrāva. Un viņi vēl rādīja pirkstu un rēc. Man tā atmiņa ir visu laiku. Man tāds dzīvot 1. stāvā ir crazy. Visi redz. Es zinu, ka citiem ja tev tie logi ir virs galvas, tad ir ok. Bet es atceros, kaut kad gāju pirkt dzīvokli. Ko es tik iedomīgs pirkt dzīvokli? Es varu GTA nopirkt dzīvokli. Bet es gāju pa to te... skatīt vienu dzīvokli, viņš bija rītīgi foršs, bet logi bija tik zemu, kad kamēr mēs skatījāmies to dzīvokli, cilvēki no malas skatījās, ko mēs... Un man tāds, es nevaru. Es zinu, kā ir tie, kuriem ir tā mentalitāte, tev jau jābūt vienalga, ko citu... Man nav. Kamēr es esmu savās mājās, es gribu būt brīvs, nevis paralēli domāt, vai kāds skatās, ka man ir, nezinu, kāpēc viņš bļauj mikrofonā un viena roka rāpenēs. Tas nav labs vizuāls. Kāds nobildē, zini? Un es esmu vēl tik balts. Es vienkārši negribu, zini?
Tev kaut kāds rīta boners, tu ej uz vannas istabu, kāds cilvēks to redz, mamma pievar meitai acis. Ak, zin, es negribu tās situācijās būt. Un visu, un pa ko es vispār runāju? Jā, tāpēc negribu sunu. Es negribu. No 6. stāva viņi 3 reizes vēst. Tas tev palīdzēs kāju muskuļiem. Man ir vienalga. Es nevaru. Tas tikai tāpēc. Un tas ir viens. Un es laikam aizmirsu pateikt. Un finālisti mums ir... Tas ir cīrus. Finālisti ir Ēzis, Trūsis un Bruņuruputs. Es esmu, liekas, pat daudz laika pavadījis savu sīko, kad es vienkārši 33 gados prāstu cilvēkiem padomu. Kur dzīvnieku labāk ņemt? Ēzi, Trūsi vai Bruņuruputs? Tātad, iesim cauri plusiem, mīnusiem. Ir bijusi idiotiskāka sadaļa manā podkāstā jebkad. Man patīk pašam, man vienalga. Man patīk ēži, es nezinu, kāpēc. Man patīk ēži. Viņi ir ļoti mīlīgi izskatās. Es nezinu, izmot man bail, ja viņš nokrīt tā kā no gultas, tad trāki. Nu jā, tātad plus un mīnus. Ēzis un Bruņuruputs ir ļoti tuvu vienā kategorijā, zini? Plus, Bruņuruputs, piemēram, varēs ielikt tur mašīnītē un vīzināt tas sīko kopā. Tas tie plusi. Tu ar viņu minimāli var spēlēties. Tu parātam var viņu iegriezt. Labi, to nevajag darīt. Bet, karoči. Un Ezīts, man liekas, pārsvarā slēpjās. Kādam ir mājas Ēzis, ko viņi dara ikdienā? Vai viņi ir tā kā... Vai viņi iet un... Kas man ir? Tas te nikotīns nāk ārā. Ne, vai ko eži dara, ka viņi mājās? Vai viņi slēpjās, vai viņi ir jātur būrītī, vai viņiem tā kā suņiem tu atstāji vienu bļodiņu ar ūdeni, vai ko dod ežiem, un ežbarību. Ko viņi dara? Vai arī viņš tā kā, piemēram, es skatos tēļu, ka viņš blāks man ir un vienkārši pūkst. Man tas dara. Tas labi, es pūkstu arī. Viņš man, mēs ap 2 pūkstētāji sēdēt, tas būtu forši. Bet vienīgais ēži nakts dzīvnieki, ne? Es mēģināšu aizmigt, mums laika būs. Gan jau visu laiku būs tās skaņas, bet es guļu ar ausņām. Sīkais guļu bez ausņām. Es nezinu. Un vēl ir trūšs. Trūšs man patīk, bet trūšs smirdot laikam. Man bērnībā mums bija trūšu ferma. Un tad uznāca kaut kāds trūšu kovids, viss nomira. Es nezinu, kaut kas tur bija. Teica. Un... Jā, es nevaru izlemt. Trūsi, zini, kas forši trūsi, tu vari paņemt klēpī un papajāt, bet trūši laikam kožot. Šī ir ļoti grūta izvēle. Klaus, zini, kas ir ierakstat, pa ko jūs komentārā, kā jums liekas, kurš ir labākais variants? Ēzis, Trūsis, Bruņuruputs. Īstenībā trūši dzīvo savvaļā un Ēzis mājās. Klau, es nezinu. Gara sauses, maza ļipa. Pie tām. Es nezinu, kas man likās tur tik smieklīgi. Bet jā, jūs sapratāt izvēli. Un Ēzis būs tas pundureizīts, ko mājās. Un Bruņuruputs, mani bijis tas dīķa Bruņuruputs sarkanām ausīm. Viņam katru dienu ir jāuztur spā rituāls. Zini? Viņam tur vajag UV lampu, man jātur ir dzīvnieki, dzīvnieku kukaiņi. Man vienreiz viņi izbēga un tu baigais čakars. Bet man būs tas Vidusāzijas, tas vienkārši tas pelēkais. Jā. Kuram vajag laikam tikai siltumu, viņam var dot salātlāpas sajies. Vat tā. Viņš jau gan jau var kopā ar mani ēdīs Lidl pīcas un lazāņas arī laiku. Jā, kaut kādi padomi, ieteikumi, kaut ko es varētu nezināt. Ja kāds var palīdzēt, un help a brother out, es nevaru teikt to vārdu, kurš būtu pareizais. Tad jūs sakat, tā, kas man pierakstīts. Mils dildo. Man bija viens mils dildo joks jau šajā epizodē. Es atceros, es sēdēju tredos un bēsījos. Kaut kāda sieviete, es sēžu tredos vienkārši, lai dabūtu sev niknumu iekšā. Jūs tā nedarat? Jums ir kaut kāda, varbūt, savu lietu, ko jūs darat, kā tu dabūji, enerģiju. Tur bija viena sieviete, bija ierakstījuši, kuri ir tavi sarkanie karogi attiecībās. Un viena tur bija ierakstījusi tur alkoholu, tik daudz lietas. Man tāds, visiem ir vismaz viens, zin? Un tad es nolēmu apstīties, kas viņi ir. Zin kā, tu uzreiz izpēti. Ja tev tik augsts standarti kā sievietei, tad jau es nezinu.
Fitness treneri, varbūt kaut kas, vai ne? Un zini, kas viņi bija? Coach, ko es vienmēr uzskatu, ir vienkārši motivējošais runātājs, kurš vēl nav ticis uz skatuves. Zini? Tā ir vienīgā atšķirība, manuprāt. Coach ir 1 uz 1, un motivators ir, ka tu runā jau ar tautu. Un, viņai viena profesija, un otra bija astropsiholoģija. Kā nav kauna rakstīt tādas lietas par sev profilu? Pirmkārt, viņa nav īsta. Viņa nav. Es arī varu būt melnās maģijas eksperts, zini? Es nesaprotu, kā... Un es esmu sapratis, sievietes mēģina savas muļķīgās lietas sasaistīt ar īstām lietām kopā, zini? Un, es saku, sievieti, ka neviens čāls nenodarbojas ar astroloģiju. Es zinu, ka jūs atradīsiet vienu, bet viņš vienkārši saprot, cik daudz viņš var nopelnīt, pārdodot savus kursus sievietēm. Viņš zina. Un man liekas, bet tā kā psiholoģija ir ok, bet tad tu pieliec astropsiholoģiju, un man liekas, jo tu pamatā balsties uz astro lietu, zini? Tev neiet, gan jau, ka Mars un tā tālāk. Jā, tas jau bija tev, un man vienīgais, ka kaut kāda ir sajūta, ka viņi ir pārāk pa mums, un es nerunāju tā kā, zini, kā lai izstāst. Bet tā kā mentāli, tā ka viņi zinātu vairāk. Zini, tā kā Gandalfs vai tā kā tas tur Harryā Potterā bija, kā viņi sauc? Tas fucking baltais vizards. Kā viņi sauc? Gandalfs un Gryffindors. Es aizmirstu, kā viņi sauc. Jūs zināt, tas, kas beigās izrādās, bija homoseksuāls un viņš čakarēja tos te. Čakarēja Harry Potter. Es nesaprotu, kāpēc cilvēkiem tā, kāda ir atšķirība? Es nesaprotu, kāpēc tika pateikts, ka Gandalfs? Nē. Kāpēc tika pateikts, ka... Un ja kas viņš īstenībā ir man tas neko nemaina. Nu un? Labi. Un, karoči, man kaut kas tajā visā nepatīk. Viņas jūtās varenāk. Zini, ir cilvēki, ir Dievs, un viņas ir pa vidu kaut kur tur. Un otra bija, kaut kāda cita sieviete bija ierakstījusi, ja vīrietim, kā viņa bija ierakstījusi, ja vīrietim ir bail no tava dildo, tad viņš nav īsts vīrietis. Man tāds, klau. Mums ir jārunā par vienīgu lietu, izmēru. Ja? Tā, man liekas, ir... Un apakšā tur bija kaut kā... Man tāds neviens to nepiemin. Un tad parasti ir pretarguments, jā, bet ja vīrietim būtu piepūšamā tur kaut kā turbo Megan Fox lēlu uz sava galda, vai ne? Bet man tāds... runa bija... Viņai bija specifisks jautājums, uz kuru atbildi ir atkarībā no izmēra. Un pirmkārt, ja viņš stāv uz naktsgaldiņa, tas ir ērmīgi. Bet... Ja viņš ir kaut kāds, kaut kāds, es nezinu, banāna izmēra. Definē banāna izmēru. Fuck. Es teiktu 0,3 kolas izmērs. Es vēl varu sadzīvot, zini. Tā kā garumā un kroči. Bet ja tu zini, kā tu atnāc, un viņai ir kaut kāds, fucking, zini, metrīgs ar rokturiem, vēnas. Es atnāju par preitīgumu podcastu beigās. Bet... Un viņš ir uz galda, viņš ir ielikts atvilknē, bet ne ielikts atvilknē, viņš ir jāsarulē, tā kā čūska. Klau, tad man būtu jautājumi. Tas ir kaut kāds, tāds, fuck it, vienalga, piekar pie atslāgām, ņem uz darbu līdzi, vienalga, vai ne? Bet ja tev tur ir anakonda, tad, klau, tad mums ir jārunā. Viens vai otrs pazūd. Vai arī var viņus sagriezt 3 daļās? Lai man ir iespēja cīnīties. Bet neko, paldies, ka klausījies. Pievienojies Patreonam. Tiekamies nākamnedēļ, tieks Patreonā. Tiekamies rītdien. Atā, čau. What the... Fuj, man neiermīgi no sevis. Man liekas, uz baznīcu aiziet.